Tu mātīt no tēviņa māki atšķirt? Es nē. Nē. Es arī nē. Labi. Tikai, kamēr kažoks virsū, tikmēr nē. Jā, kamēr kažoks virsū, tikmēr nē. Mani sauc Ingars, mednieku kluba Steicels Mežkungs mednieks, aktīvu medīju 3 gadus. Esmu vairākus gadus nostaigājis pa dzinēju šajā mednieku klubā, un tā kā mežu medības pēdējos gadus ir ļoti aktīvi. Mani sauc Sigmārs, arī es medīju medību kolektīvā Steicels Mežkungs. Medīju no 1999. gada ar nelielu pārtraukumu. Es teiktu, ka pēdējo gadu laikā kopš medīju Steicels pusē medīju ļoti, ļoti aktīvi. Tas ir 50 līdz 80 dienas gadā. Pieņemsim, diennakts gaišajā laikā tu sēdi, tu to zvēru redzi, tu viņu pamani, tad, nezinu, vai nu ņem termo, vai binoklu, vai optiku, atkarībā, ko tu vēlies darīt. Bet, piemēram, tumsā, kad tu sēdi, sevišķi, ja tu nesēdi telefonā un vispārējais, ja tu medī, piemēram, labs mežcūks, jenots ar termoierīci, pēc cik ilgu laiku tad skatīties, pēc cik ilgu laiku pārbaudīt. Dažreiz liekas, ka, varbūt tagad jāpaskatās. Nē, varbūt tagad nē. Es taču tikko skatījos, varbūt tagad jāpaskatās. Un ar dzīvniekiem ir bijis tā, ka, tev varbūt ir tikai, minūte, lai paspētu to dzīvnieku ieraudzīt un izdarīt to veiksmīgo šāvienu vai pieņemt lēmumu par šāvienu izdarīšanu. Ja tu tajā minūtē piemēram, sēdi telefonā vai meditē, protams, ka tu viņu neredzēsi, jo visapkārt tumšs. Tas arī ir tas triki jautājums, kurā mirklī un cik bieži tad pārbaudīt. Es nezinu, es kaut kā ievēroju kaut kādu aptuveni 15 minūšu intervālu. Tu jau pats vakar redzēji, arī redzi vakarā, jo nifigā tu neredzi. Te optikā jau tu redzi, bet tu taču nesēdies visu laiku načihu. Krēslā tev viņš ļoti tādā palīdz. Ziņā. Termoierīce bebru medībās var palīdzēt laicīgāk ieraudzīt medījamo zvēru, konkrēti bebru, upē mēs jau viņu redzam, peldam. Un tā tad varam jau pēc tam sagatavoties medīšanai, lai nomedītu bebru. Lai izdarītu to veiksmīgo šāvienu. Jā. Jo arī kaut vai vakardien arī sēdējām bebru medībās un it sevišķi tādās vairāk ar kokiem aizklātās vietās, nevis atklātās, ja tā krēsla iestājas noscīt daudz ātrāk un ar neapbruņot acis to bebru tik ātri tu nevari pamanīt, bet ar termoierīci tu viņu pamani uzreiz. Protams, optiskajā tēmēklī tu viņu var redzēt, bet, kā saka, visu laiku tu optisko tēmekli pie acis neturēsi. Tad, kad tu redzi šo dzīvnieku, tad arī tu gatavojies izdarīt šāvienu, izvērtē situāciju un lai medības būtu veiksmīgas. Vēl var piebilst, pagājušo gadu man viens bebrs tika nomedīts pateicoties Winfrey. Nē. Manējs? Jā. Nē, Termteks. Termteks. Jā. Termteks termālai ierīcei un ar gludstobru ieroci. Pēc tam jau viņš, kad piepelda tuvāk, jau bija diezgan liela krēsla. Bebrs tika veiksmīgi nomedīts. Jo reku tajā pusē arī svaiga grauzumu pie bērziem sanest. Tātad tur viņš arī ņēmies. Bebrs jau kā lielākais meža hidrologs nopludināja meža masīvus, nemedījot viņus, neregulējot viņu skaitu. Dabā viņš iedzīvojās un ļoti sabūvēja daudz dambjus, nopludināja lielās platībās mežus. Meži aiziet bojā. Un tādēļ ir svarīgi regulēt viņu skaitu, populāciju dabā, lai nebūtu kaitējums, jāsaka, materiālais jau meža īpašniekiem, zemi īpašniekiem. Tas pats jau arī lauksaimniecības zemes arī, ja, piemēram, blakus ir kaut vai tas pats meliorācijas grāvis, kurā iemitināsies bebri. Kā Ingars minēja, bebris ļoti ātri uztaisīs sev uzpludinājumu, un pēc tam lauksaimniekam būs problēmas ar to, kad nevar uzbraukt uz lauku, ir paaugstināts mitrums zemē, labība negribēs augt, un viss no tā izrietošās seks. Un atkal tas viss beidzas pie tā, kad lauksaimniekam radīsies tāpat kā mežsaimniekam finansiāli zaudējumi. Un ja šī problēma laicīgi netiek piefiksēta un netiek pieņemti mēri, lai veiktu produktīvu šo bebru skaita kontroli, tad pēc neilga laika var būt viss ļoti slikti. Un tad jau ir daudz grūtāk, ja tā problēma ir jau ilglaicīga, ir daudz grūtāk šos bebrus atmedīt, jo viņiem ir ļoti grūti piekļūt. Jo viņi izveido apkārt savām mājām, barošanās vietām tādas kā slīkšņas vai purvaines, un tur ne īsti ar laivu var piebraukt, ne īsti var piebrist. Īstenībā ir bijis un ir pat bijis tā, ka ne
tikai aizdomājies, kas mūsdienās ir populārs laika kavēklis, mobilais telefons. Ir bijis, laicīgi es ieradies uz bebriem, ieņems to savu vietu. Labi, paskatīšos kaut kāds, nezinu, tur TikToks vai Facebook vai ko. Un tu sēdē telefonā skaties, un pēkšņi tu tā kā nezinu, ar trešo acu tu jūti. Paskaties pa kreisi, uz tevīm bebras skatās 5 metru attālumā. Protams, tu jau neko nevar vairs paspēt izdarīt, un tas bebras aizpelda sveiks un vesels. Bet te ir tas kārtējs pierādījums, kad medībās esot, tev ir jācenšas tā uzmanība veltīt tam, ko tu dari. Nevis tur, nezinu, sēdēt telefonā. Telefonā var mājās sēdēt. Tu sēdi medībās, ko tu dari? Tu ļoti bieži, kā mēs kavējam sev laiku, labi, sēmus mēs šogad neēdam, bet mēs telefonos sēžam. Ir dažādi, jā, kā kavējam laiki, ja tur galīgi nav nekā, bet visbiežāk jau parasti mežā ir ko dzirdēt. Ir ne tikai plānotais medījums, ir mežā turnītī, dažādas pieredzes ir bijušas brieži bauro, teiksim, bauru laikā, jā. Man ir no pieredzes bijis, kad lācis nojauc bebru māju. Es esmu dzirdējis netālu no manīm apmēram 70-80 metru, kad viņš apēd šo bebru graužu. Tad pēkšņi vēl sāk vilki gaudot. Tur jau vairāk laika kavēkli nevajag, klausies dabā un priecājies. Tev arī lūs taču pienāca. Jā, un arī lūs man ir pienācis pie tona, krūmos un rūtas uz manīm un ņurkstējis kā kaķis. Un tā kā klausamies dabā un izklaidējam sevi ar šo te, ko daba mums sniedz. Man šogad taču arī kopā, kas sēdējām uz bebriem, bija reāli gadījums iz dzīves. Tu sēdi, nekusties, tu vēro to savu, nezinu, ūdens akvatoriju, kur tu gaidi parādamies šo medījamo bebru, un pēkšņi tu dzirdi, ka tev kaut kas nāk tuvāk un tuvāk un tuvāk pa mežu, un tu pagriez galvu, un tev ir āpsis pienācis burtiski metru attālumā, un tad tikai viņš tev pamana, skatās uz tevi, es skatos uz viņu, un tad viņš saprot, kad laikam ir jāpēg, viņš apgriežās un aizmūk projām. Jā. Vai arī ir bijis, kad man personīgi ir bijis, es sēžu, piemēram, pie ūdens tilpnes un skatos vienā virzienā, un ir tā interesantā sajūta, tu jūti, ka kāds tev vēro, un tu pagriez galvu, un tev bebrs ir burtiski, nezinu, 1-2 attālumā piepeldējis no otras puses, kur tu neskaties, un skatās uz tevi. Un tad, protams, kad tu pagriez galvu, viņš saredz kustību, uzsita rasti, un kā saka, tam bebram bija iespēja dzīvot vēl vairākas dienas. Vēl jau baigi labāk viņš kā bebri pievilkt. Piemēram, ja es redzu, ka tur bebrs peldās, un es nevaru izšaut. Paņem, piemēram, miedabīs pa ūdeni, tā kā viņš rasts īsti, un vēl momentāli nāk skatīties. Es esmu, nezinu, vairākas bebrus tā norāvus. Es nezinu, kā viena varbūt tāda pamatlieta ir vietas izvēle. Ļoti daudz mednieku cenšas atrast bebru mājas un medīt bebrus tuvu bebru mājām vai apmetnēm, kas ir ļoti pareizi, bet galvenais ir atrast šo pareizo distanci vai saprast šo pareizo distanci, nesēdēt māju pa tuvu, jo bebris jūs noteikti var daudz ātrāk sajust vai pamanīt, un nesēdēt arī pārāk tālu, jo, lai varētu izdarīt veiksmīgu šāvienu un lai netiktu dzīvnieks savainots, vai arī lai dzīvniekam netiktu aizšauts garām. Es nezinu, kas vēl no tādām bebru medībās, pacietība. Pacietība vajadzīga, ļoti vēl. Un vēlreiz pacietība. Jo, kā jau tu, Erika, minēji savā jautājumā, šī pusstunda dažreiz vai 15 minūtes ilgāk pasēdēšana, lai arī varbūt citreiz ir, kā mēs zinām, pavasarī dienas mēdz būt silts, bet vakaros arī var būt mīnusi. Jā, citreiz ir tā, ka tu sēdi vakarā, tev rokas sals tā, ka tu knap ar pirkstu saliek, bet ir sev varbūt jāpiespiež, lai šīs medības būtu veiksmīgas un jāuzkavējas ilgāk pie ūdens tilpnes. Kāda tev var būt pieredze? Jā, pieredze vakardien pat, jā, kad mēs sēdējām katrs savā vietā, es tev uzrakstīju ziņu, kad pasēžam vēl pusstundiņu. Jā. Un redzam, kolēģiem arī bija šai pusstundā, ko mēs pagarinājām medības vakardien vakarā, šai pusstundā tātad tik nomedīts bebrs. Divi, jā. 2 bebri tika nomedīti, jā. Ja mēs būtu beiguši tā, kā mēs bijām paredzējuši, tad neviens ne otrs bebrs nebūtu ticis nomedīts. Ja arī, teiksim, par medību šaujamieroču izvēli, kā mēs zinām, bebrs var medīt gan ar vītņu šaujamieroci, gan ar gludstobru. Es domāju, ka tas ir ļoti atkarīgs no situācijas. Ja, piemēram, tā vieta, kur tu sēdi un gaidi bebru, ir ļoti, potenciāli tas bebrs tev var izpeldēt ļoti tuvu, tad, protams, es viennozīmīgi arī izvēlētos gludstobru šaujamieroci. Jā. Bet ja tev ir tā situācija, kad bebrs var būt arī tālākā distancē, piemēram, 30, 50, 70, varbūt arī metri, ja mēs esam pārliecināti par savām šaušanas prasmēm un
ieročiem, tad viennozīmīgi vītiņstobrs. Nu, pa kalibriem runājot, nu, piemēram, ar 300 Winchester Magnum kalibru šaut pa bebru, man liekas, īsti nebūs prāta darbs, jo, ja šis šāviens nebūs tik ļoti precīzs, nezinu, kaklā vai galvā, bet trāpīs pa korpusu, tad tur ļoti daudz nekas pār no tā bebra nepaliks. Bet, ja ir vēlme izmantot bebra gaļu, bebra ādu, varbūt kā trofeja arī vai galvas kausu, nu, tad, protams, pēc iespējas mazo kalibru. Protams, Nezinu, viennozīmīgi. man ir 5,650 R magnums, ko es izmantoju bebra medībās. Es zinu, ka cilvēki 223, 222 kalibru izmanto bebra medībās. Nu, jebkurš no pieejamiem mazajiem kalibriem. Jā. Un ar ko tu medīji bebrus? Ar gludstobru ieroci, kad tu sāki? Tu jau vairāk ar gludstobru sākumā medīji. Jā, es ar 6,2 slotīm. 6,2 renkuļiem. Jā, mazajiem. renkuļiem. Nu, arī ar gludstobru lodu pa bebru īsti laikam prātīgi nebūs. Nē, es mēģināju, bet... Pēc sekmīgām bebru medībām ar rīkiem, precīzāk ar lamatām, kā mēs redzam, bebrus ir iegūts. Nākamais solis, kas ir jāizdara, bebrus ir jānoraksta informatīvajā sistēmā mednis, lai visiem atbildīgajām institūcijām būtu informācija un uzskaita par nomedītiem medījāmajiem dzīvniekiem. To mēs tagad izdarīsim, un tad dosimies skatīties, kas ir pārējās lamatās. Lamatām, principā, mēs ar Sigmāru medījām aktīvi 2. sezonu. Jā. Tagad. Pagājušajā gadā vēl mācījāmies šo lamatu izlikšanu, to procesu, lai veiksmīgi nomedītu bebru, bet tāpat esam pieredzi gūši jau. Un arī jau pagājušajā gadā bija salīdzinoši veiksmīgas medības ar lamatām, un šogad mēs turpinām, un ir veiksmīgi jau šogad arī bebri samedīti. Un tas process arī ir interesants, ir jāmāk, jāatrod pirmkārt šie te bebru ceļi, pa kuriem viņš iet, pa kuriem viņš pelda, un tāpat arī process interesants, kā šo lamatu ievietot. Un tāpat ir jau arī tas medību azarts. Un tad, kad mēs braucam tās lamatas baudīt, nu, protams, mēs spriežam, nu labi, mums, piemēram, ir 15 lamatas ieliktas patreiz. Ja, nu, cik būs? Būs 1 bebris, būs 2 bebri, varbūt 3, varbūt 4 bebri. Un tāpat tiek ieguldīts laiks, lai sagatavotos tam visam un aizbraukt. Un mums labi paveicās arī tas pagājušajā gadā, kad labi, mēs divatā sākām, bet mums kolektīvā arī mednieki, kas ir pieredzējuši Slazdu licēju, un tad mēs arī kopā aizbraucām, tad viņi arī mums pastāstīja, varbūt norādīja uz kaut kādām godīgi iesācēju kļūdām, ko pat īsti nebijām varbūt aizdomājušies, un protams, ar pieredzi arī parādās rezultāts. Un šogad jau, kā saka, 2. sezonā, kā tu minēji, mēs, kas sākām medīt, nu, protams, to citu skatu jau tam visam pieeja. Jā, ir cits skatījums, ir cita doma, un tomēr tu savādāk domā jau, nekā mēs pagājušajā gadā sākot šo darbību ar lamatām. Ir arī labāk rezultāti. Rezultāti ir stipri labāki. Es uzskatu, pagājušajā gadā, piemēram, ļoti izteikti bija tas, ka mūsu medījumās platībās tieši tur, kur dzīvo šie bebri, bebru dzīvotnēs, bebri baroties nāca vai pavasarī nāca ārā ļoti, ļoti vēl. Nu, kā mēs zinām, bebri pa nakti mēs nedrīkstam medīt, bet tie bebri tāpat šis skaits ir jākontrolē. Nu, tātad vienīgais veids, kā mēs to varējām darīt, bija ar lamatām. Tāpēc arī mēs personīgi uzsākām šīs medības ar bebru lamatām, un ar visu to mēs pietiekamā apjomā šos bebrus spējām pagājušajā gadā nokontrolēt. Šogad laikapstākļi ir daudz labvēlīgāki un ir iespējams arī bebrus nomedīt, izmantojot medību šaujamieroci. Nu, papildus ar lamatām ir nosacīts šīs pasīvās medības, bet gala rezultāts jau ir tikai viens, lai spētu kontrolēt bebru populāciju vai bebru izplatību un mazinātu zaudējumus vai kaitējumu, ko šie bebri spēja nodarīt dabai, lauksaimniekiem, mežsaimniekiem. Jā, jo ir šī problemātiskā vieta mūsu pašiem medību platībās, kur ir bebri izveidojuši uzplūdums liels, un reāli tur ar ieroci, šaujamieroci nav tur ko, var medīt, bet ir arī kur klāt īsti netiek. Jā, tur ir īsti, ka klāt netiek pat ar garajiem zābakiem. Un tādēļ mēs pieņēmām šādu lēmumu šīm lamatām medīt, lai kontrolēt skaitu. Jā. Jautājums tavā medību praksē, cik tev ir vienā vakarā lielākais nomedīto bebru skaits bijis? Man personīgi bijuši 7 šāvieni no vienas vietas vienā vakarā ar veiksmīgi nomedītiem 5 bebriem. 2 bebriem es tomēr laikam aizšāvu garām. Nu, man tā līdz tevī, man viens. Bet ir uz ko tiekties. Ir. Kā manā situācijā šeit ir, kā saka, 3 nosacīti ūdeņu krustojumus. Ja tev galvenais jāvēro 3 virzieni, bet tu jau var domāt par jebko, un tāpēc arī daudzi, es zinu, kad
uzņēmēji, kas medī un tā tālāk. Viņi saka, bieži vien medībās sēžot, un tev neviens netraucē. Tu vari ļoti labas lietas izdomāt, pārdomāt un pieņemt dažādas lēmumus, ko varbūt ikdienas stresā, steigā, tu tur līdz galam nevari izdomāt un izrealizēt visu. Medības tādā ziņā, it sevišķi gaidas medības ir fantastiski, kur tu vari vai nu tu sēdi un izbaudi dabu, vai nu sēdi un domā, vai kā saka, meditē. Grūti pateikt. Nē, nu kā grūti pateikt. Nav jau tik traki nemaz. Es jau iesāku kā dzinējs, aktīvi gāju, aktīvs dzīvesveids, tu izstaigājies pa mežu, dabā, tev ir kustības, fiziski slodzīt, vispārējais. Tālāk jau pārgāju jau par aktīvo mednieku, jau medīju jau, tā kā viss daba, mežs, Svaigs gaiss. svaigs gaiss. Ja, man bija tas, ka man tēvs vienmēr ir bijis mednieks, un es jau no bērnības atceros, kad mājās nesa pēc veiksmīgām medībām medījumu gaļu. Tad es kā mazs puika biju līdz uz pīļu medībām. Un es domāju, ka tas ir tas varbūt vecums, kad kaut kas ļoti, ļoti iesēžās, aizrauj tajā visā. Un tā pakāpeniski, ja tu tajā vidē esi grozījies vai uzturējies par un ap medniekiem, tad jau tas ir pašsaprotam, kā ar laiku tu pats vēlies kļūt par mednieku. Un katrs mēs kaut kādā veidā iesākam, un tālākais jau ir viss atkarīgs no tā, cik daudz tev atļauj laiks, dažādi apstākļi, nezinu, darbs, ģimene, finanses un cik ļoti tev tas aizrauj. Jo mednieki jau ir tādi, kas aiziet, kam ir šie atbilstošā dokumentācija, ieroči, vispārējais, bet viņi varbūt medībās aiziet, nezinu, 2, 3, 5 reizes sezonā, un ir tādi trakie kā mēs, Jā. kas tad, kad ir medījamā sezona, tad mēs vairāk esam mežā nekā mājās. Un ir brīvs vakars, un mēs esam mežā, jā. Braucam uz mežu. Jo ir atslodzīti no tā paša darba, ikdienas darba. Mežā domas tomēr ir nost no darba dienas, un tās nedēļas, teiksim, ir nostrādāt, un tu aizbrauc to mežu, un forši nav jānomida obligāti nekas, un tu forši pasēdi, atpūties, paklausies, kā saka, daba, dzīvnieki, putni, vispārējais process. Vērot dabu, izjust dabu, sajust dabu. Jo kā tu pats redzi, nu mežā tu sēdi, to klausīties putnus, vērot dabu. Uz tiem pašiem bebriem pavasarī sēžot ir bijis, ka tev pienāk briedis, pienāk kalnis, pienāk kāpsis, nu, jo tu klusi sēdi, nekusties, nu, viņi jau nebaidās, viņi tev nepamanot pienāk ļoti tuvu. Tas ir ļoti, ļoti izplatīti pavasarī. Ir pat, es zinu, cilvēki bijuši, kam lācis pienāk 10 metrā tālumā. Man interesantākais ir bijis tas, ko es iepriekš minēju, ka es skatos uz otru pusi un jūtu, ka mani vēro, un es pagriežu galvu un bebras īstenībā tepat blakus peld, un arī mani vēro. Un tad, kad es ieraudzīju viņu, viņš ieraudzīja mani, tad viņš pieņēma lēmumu fiksi ienirt un peldēt prom no manis, jo viņš saprata, ka kaut kā labi tas var nebeigties. Man laikam būs tas gadījums ar lūsu, kad sēdēju upmalā, un otrā pusē krūmos pienāk lūsis uz manīm, šņāts un rūts, un viņš sajūt man laikam, un es viņu tikai dzirdēju, viņu neredzēju, un tad es sapratu, ka mēs viens otram esam konkurenti tomēr uz šo te medījumu, un viņš tāds neapmierināts, ka es viņu teritorijā iegājis esmu. Jūs šķirāties kā draugi. Jā, mēs šķirāmies kā draugi, un Bebra medības ir veiksmīgi šodien noslēgušās, 2 bebri ir nomedīti. Un tagad ir kā, bet visām medībām ir, protams, ka visiem ir jāieturās. Un mēs laicīgi bijām parūpējuši, jo pagājušajā gada rudenī vēl bija mežruksis, vīrieši dzimis mežruksis, un kā mēs zinām, visiem vīrieši dzimis pārstāvjiem ir, kā tā vīriešu lepnums. Un tad mēs šokar savus ciemiņus, kas mums atbrauc bebra medībās, esam nolēmuši uzcienāt ar mežrukšu lepnumu. Un arī būs brieža akniņas. Brieža akniņas. Nu, un tad es teiktu, ka ir laiks mednieku stāstiem. Laiks varbūt ir kāds vēlās kādu stiprāku malku. Ieroči viss ir nolikti. Likums netiek pārkāpts. To es saucu par medībām. Viss no tā izrietošiem procesiem. Nu, redzi, daudz cilvēku, kāpēc neizvēlās bebra medības? Tāpēc, ka pirmām kārtām bebram nav ragi, jo bebram nav tik ļoti daudz gaļas, bet tāpat bebras ir arī kā trofeja un arī gastronomiskā vērtība. Piemēram, ir kūpināts bebras ļoti garšīgs no bebra gaļas, tos pašus gaļas izstrādājumus gatavo desas, dažāda veida. Un arī bebram ir, protams, trofeja, ir šis galvaskauls, kas arī tiek vērtēts ar medaļām, medību izstādēs vai pie ekspertiem. Tā kā
Man personīgi bebru medības ļoti patīk arī tāpēc, kad ir tikko iestājies pavasars, piemēram, pēc bargas ziemas, kāda mums bija šogad, kad tu sēdi, piemēram, vakarā uz gaidi uz šiem plēsējiem, ja, un dabā ir pilnīgs klusums. Bebra medības pavasarī ir pilnīgs prestas. Tu sēdi, kā jau kolēģis minēja, dažādas skaņas, putni mostas, tad šnepe palido garām. Tad ir bijis tā, ka tu redzi lielos pārnaģus, piemēram, alnus, turpat netālu tev pienāk klāt vai padzerties pie upes vai kaut kas tāds. Es domāju, ka bebra medības ir ļoti, ļoti interesantas. Jā, jo viņi sagaidīt pirmkārt pavasarī, kad vēl upītais un ūdens vilpmēs ir ledus. Sagaid viņi. Kā lai saka, tās jau ir medības, ka tas process, ka tu gaidi viņu, tu redzi peldi. Man ir bijis, ka zem ledu piepeld man pie kājām, upītē. Viņš mēģināja izlausties ledum cauri. Bebriem ir arī ļoti svarīga lieta, ko izmanto tautas medicīnā. Ir šie bebru dziedzeri, kas kā gudri cilvēki, pieredzējuši cilvēki saka, īstenībā ārstējot no ļoti daudzām kaitēm, no ļoti daudzām veselības problēmām. Tu pats lieto? Es pats nelietoju, bet man teica lieto ļoti daudzus gadus. Viņš taisa pats sev bebru uzlējumu, bebru dziedzeru uzlējumu un lieto. Un viņš personīgi saka, ka viņam noteikti veselība ir, nezinu, imūnsistēma varbūt ir stabilāka, viņš pats jūtas veselīgāks, un tas jau pats galvenais. Bet ir cilvēki, kas arī taisa šo bebru dziedzeru uzlējumu un ir iespējams viņu iegādāties. Bet tā ir atkal kā pievienotā vērtība bebru medībām. Ja jums varbūt ir kaut kādas problēmas ar veselību, kuras var ārstēt ar bebru dziedzeru uzlējumu, un jums ir pazīstams mednieks, noteikti viņam sakiet, lai viņš iet bebru medībās un sagādā jums bebru dziedzerus, lai šo bebru dziedzeru uzlējumu var pagatavot. Jā, jo es pats esmu gatavojis, tur nav problēma. Bet tu esi pats lietojis? Jā. Un kā? Saka, ka baigi negaršīgs. Nav nekāda vaina, vajag pareizi uztaisīt. Bet jūt to kaut kādu to specifisko bebru piegaršu? Protams, šī bebra piegarša ir, bet pareizi pagatavojot šo uzlējumu, pareizām konsistencēm, tad nav tik traki. Nē, tas tāpat Tā teikarot no rīta tur. Vien teikarot no rīta? Jā, tur asumiņam tur. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki, kas, piemēram, ir ēduši nepareizi vai nezinu, nemākulīgi sagatavot bebra gaļu, saka, ka tā bebras garšojot pēc augšņa, man ļoti grūti spriest, jo es neesmu augstu neēdis. Bet noteikti kaut kāda piegarša viņam varbūt arī varētu būt pašai bebra gaļai. Jebkuram medījumam jau ir katram ir sava garša, kā saka, un piegarša. Tādēļ katrs medījums ir jāmāk sagatavot. Un ir jāpiedomā pie bebra. Bet tu pats bebra gaļu esi gatavojis kā mednieks? Bet kā tu viņas, nezinu, cepis, sautējis? Es vairāk tā kā šmorītē un šmorējis. Bet ir procesa pacietība, tāpat kā medībās, tāpat gatavošanā ir kulinārijā šīs garšvielas mūsu pašu tautas sīpolu, ķiploku un finālā jau ir viss ok. Es pats gatavojos bebru neesmu. Nejūtos ļoti milzīgs speciālists meža gaļas sagatavošanā. Man ar to parasti nodarbojas man kundze. Bet ēdis es esmu dažādos veidos sagatavot bebru. Es teiktu, ka man vislabāk ir garšojis, kā saka, pērnais vai nepārāk vecs bebras kūpināts. Arī ir vairāk cilvēku, kas to māk pagatavot. Un ja man trāpās nomedīt 2-gadīgu nevecāku, piemēram, 2 gadu bebru, tad es parasti dodu paziņām, lai viņš sagatavo un nokūpina to bebru, jo ir ļoti, ļoti garšīgi. Un, piemēram, tur nespeciālists vai nezinātājs pat bieži vien varbūt nevarētu pateikt, ka tā ir kūpināta bebra gaļa.